Hei! Nu ko, pulkstens stipri pāri 10 vakarā un es te kravājos, kur sakravāju jau somas rītdienai. Sēžu laivā, skatos uz jauno karti un nevaru nopriecāties vien, cik viņa ir detalizēta. Jā, rītdien 4 no rīta mēs ar manu copas kolēģi Elgaru dodamies uz Alaugstu, uz pirmajiem Alaugsta treniņiem, jo drīzumā tur notiksies 2. BAM laivu līgas posms, kurā mēs arī startēsim. Kravāju savas mantas un tiekamies jau vai nu pa ceļam, vai nu Alaugsta krastā rīt no rīta. Labs ir, nesakas! Pirmās stundiņas 2-3 pabraukāsim Pelāģijā, paskatīsimies, jo sacensību dienā sacensības sākas tikai, ja nemaldos, starts ir 8:30, tāpēc īsti neredzam jēgas sākt trenēties agrāk, jo jātrenējas tajā laikā, kad notiek sacensības, nevis agrāk vai vēlāk, lai saprastu to zivs uzvedību konkrētajā dienas laikā. Šobrīd Pelāģijā, zivis ir. Mazā zaļā neķītrā. Čur. Čuš. Nevajag šitā darīties. Cik forši? Jūs tā mākat? Mākat šitā? I pirkstos nedabūja. Ikreklas saplēsa. Maziņo paņēma. Mums jau pūš tāpēc. Šis būs, bet šis būs leižamais izskatās. Jā, atceramies, šajā ezerā ir no 45 līdz 60 centimetriem. Un ja ir pano, tad katrs, kas ir laivā, var paturēt tikai vienu, kam ir licence. Ka pa vēja maizi. Laikam jau, ka trāpja, ne? Ir gan, jā. Ir, jā. Viņš no liela attāluma jau pamanīja. Īstenībā tu viņam tur bija kaut pusmetru blakus. Normāls tu esi, Mož nepūtīsi šitā. Bļains, kaut kāds 12, man liekas, iepūta. Jā. Čau! Tā ir līdeka. Es redzu. Pano redzu. Ko tu redzi? Es klasikā ķeru. 45. Ko es teicu? Es nezinu, par ko jūs runājat. Normāls zaļais zandards. Līdeciņa? Jā. Strauji uzskrāja. Labs izmērs. Davai, atbrīvosim. Hopā. Hopā.
60 ir, ne? Jā, 60 tā kaut kā. Uz redzēšanos varēja jau arī smukākai iziet projām. Kā reiz uz treniņu dienu atnāca arī paciņa no draugiem Zebramaster. Vai kur te pilna kaste ar visādiem vērņekiem un labumiem. Nu, ko paši pasūtījām, tas arī atnāca. Jā. Tā kā tā. Nu, uz šitā būs. Es domāju, šitā būs uzvaras zivs. Tā jau pēc šitā ir. 55 būs. Labi, viens kontakts ir, uzvā kādā. Te varbūt kaut kā varēs. Točku pārbaudījām. Kontakts ir. Braucam tālāk. Ej, milzīgs akmens. Uzspēc. Smuki 60 cm. Ja šitādas būs mačos, būs super. Labi, laižam atpakaļ. Tā. Viņas vispār izskatās, ka nešulpo, ne? Tas var to pašu savu. Bojas nav. Kārtējais striķis. O, klasikā Žani iestādīja. Skaidrs. 60 šodien vēl vispār ir. Smuks. Jep. Tas ir Žanīts. Nozīmē, ka te var dabūt mēra Žani uz klasiku. Pie mailā. Nesalo spici. Tev tuvu jau. Keitaču kājām gaisā. Reāli kājām gaisā. Džigriks. Klasika, nav krutilka. Klasika. Pagad, cik ir? Es domāju, ka 45 ir. Jā. Jep, 46. Čau. Testējam jaunus mānekļus. Nē, vecas. Vecas? Vecas pārbaudītas. Žanis? Laikam, Žanis. Nu, priekš manis jaunas, priekš kāda vecas. Zander. Pagā, ko tu viņam uzliki? Cūka? Ā, man likās, ka spinnerbait uzliki. Ā, cūka, jā. Zander, tikša. Nu, šitāds te smukuls. Čalis drusku pāsiņoja, bet nekas traks. Mēlītē trāpīja. Čau! Arī cūkas nesmādē. Cik tev šitā 18 centimetri? Turnaments. Neko nesmādē, kā es gribu. Saka līdaka, līdaka. Meistarību neradzēsi. Līdaka, rekur pelpa. Līdaks. Iepazīstās tauta. Tā ir alauksta līdaka. Savādāku te nav. Un viņš vēl grib, bet es viņu nefilmēju. Vai šito ielikšu? Žanis? Jep. Mēs kaut ko citu arī ķeram šodien. Tā saucamā alauksta līdaka. Karači, es domāju, ka mēs Bamas ačus aizvērsim vienkārši ar žaņiem. 20 žaņi. 70 centimetri. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Jā, tāds standarts 65. Arī tādas mums te ņem. Bet klasikā. Čau. 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 Ilgi stāvēs jau. Labi, jau braucam tālāk.
Nāk uz tenci un sanāk uz māju un starp šitiem... Točka atsista. Mēs turpinam klasikā. Nu, nekādas super lielās nav, bet mēri ir. Redzi. Reiz tā akmens viņš stāv. Un šķiet pirmo reizi arī tas brīdž. Es domāju, ka labs žanis. Jā. Žanīts. Kurš? Tēviņš. Tēviņš tāda melnie? Uz 3 coliņām. Keitačs. Klasika. Klasika. 6 grami. 3 colas, džigriks, 6 grami. Nu. Nu ko, ātrais pitstops. Izbeidzās akumulators. Esam uz ūdens no 5:00. Šobrīd ir kādi 4, 11 stundas. Vējš liels. Dažkārt taipilots stāvot uz vietas, turot uz enkura, ir kaut kādā 6. 7. robā. Tā kā, nu jā, vējš tur ezera vidū diezgan pamatīgs, kaut kādi 11-12 metri sekundē. Te pie krasta var sauļoties. Super, te vēja nav. Bet te arī zivju nav. Tā kā neliels pitstops, nomainam akumulators, papildinam ūdens krājumus. Sakārtojam šo te visu bardaku, kas te ir. Un dodamies atpakaļ. Šeku reku nenokā gandrīz uztaisījām laivā ugunsgrēku. Redzi? Pa visu dienu. Man nosvīla paklājs. Caur pudeli. Šitā pudele stāvēja. Un saulīte smuki. Kāds var palielināmo stiklu caur plasmasas pudeli. Vienkārši sasvilināja man tepiķi. Super. Tā kā esam uzmanīgi. Es zinu, domāju, ka jā. Tāds pats kā tur bija. Tas ir kārtiņš. Pilnīgi zilas spuras, redzēji? Mēs esam atpakaļ. Klasikā. 3 colas šodien spridzina. Labi, āķājam nost. Nu ko, kārtējais smukulis, bet paskatieties, kādas viņam tās spuras. Pilnīgi zils. 45 līdz 70. Un viena virs 80. Čalis pilnīgi ar zilām spurām. Kaut kāds baigi dīvainais. Bet tādi viņi ir. Vieni tādi gaišāki, otri riktīgi tumšāki. Elgars saka, ka tie esot tēviņi. Nu, varbūt. Es teiktu, ka klasika šodien sāk kabināt iekšā panā, jo mums ir asari vesels 1 centimetri 15. Nu, Džeki, jūs jau visu dienu kožaties. Cik var? Viņš tāds 70. Jā. Smugs bez gala. Tiklicis, jā, šits uzreiz paņēma. Un šitam dzeltens puncis, tā laikam ir mamma. Labi. Uz redzēšanos. Pēc pusdienlaika pauzes pamēģinājām atkal pelāģijā, bet nē, kaut kā baigi gausi. Tāpēc turpinam meklēt vietas. Un, jā, šodien strādā baigi nelielie izmēri. 3 colas, nu vienalga kas, kaut kāda vibro aste. Iepriekš strādāja violēts, zaļš, nu tagad uzliku šādu vienu ašku uz viņu jau izvilku. Keitečs man beidzās, visu apēda.
Apēda izplosīja tā kā tā. Nu, vējš, nezinu, cik šobrīd te pūš, bet, nu, baigi komfortabli nav, ja tīpaši pelāģijā ar tik mazu laivu nav komfortabli, bet klasikā nav nevainas. Paskaties tikai ar kruķi aptuveni. 20 metru attālumā zāles. Nu, tā arī aptuveni tajā virzienā. Tā kā principā var teikt, ka klasika. Nu, nomierinājies. Ai! Standziņas. Starp citu šitās baigi labās, baigi ērtās. Garas, hop. Paņēmi tikai iz trīsžubura, izdarīja visas lietiņas. Baigi dziļi vēl var tikt iekšā. Šito spēcīga man tūlīt kāds salauzīs. 58. Nu, pie 7,5. Nu, normāli. Šitādas te. 20 gabalas un mēs būtu sačos uz zaļa zara. Čau! Arī melnais. Čau, melnais! Jā, viņam melnais dzīvo. Šits bija spēcīgi. Līdz cik gramiem tev kāds? 7, nē, līdz 10 līdz 7. Kas tas ir pa kātiņa? Līdz 10. Kas tas ir pa kātiņa? Ritmiks. Tas ir Select Ritmiks. Jā, Select, tādu brendu mēs pazīstam, jā. Nu ko, nu paskatījums, pilnīgi zils. Zils puncis ar apskādētām apakšējām spurām. Tāda sajūta, zini kā, nu beržās viņš kaut kur pie tām, laikam, savām ligzdām. Labi, lai viņš iet sargāt tās ligzdes. Tā, nu uz ko tad šodien tā baigi ņem un kas ir aktuāls? Mānekļu kaudze te ir tāda normāla, bet paskatīsimies. Nu, principā, viss, kas līdzīgs izīšaineram, šis, piemēram, ir kopija no Berkinga. Principā visi keitiči man beidzās, viena zivs, viens keitičs nost. Berkings ir daudz dzīvelīgāks, tāpēc laikam tomēr dodu priekšroku viņam. Viņš var izturēt kādas 2 zivis, dažreiz kādu tukšo copi. Jā, starp citu plašā klāstā piedāvāts Zebra Master veikalā. Nu un Selects, jā, nemainīgi manā kastē ļoti daudz šī brenda gumijzivtiņu, gan twisteri, gan vibro astes. Šodien 3 collas ir baigajā cieņā. Nu, nepavelti te arī tāds. Uzraksts uz visu bortu. Strādā. Nu, pelāģijā, jā. Ošelurs. Jā, V-astītes, bitīte, klasika. Šāda te V-aste arī. Principā, pa lielam nekādas atšķirības nav. Garšo gan šī, gan šī. Tā startēs uz to pusi. Tūlīt mēs viņu arī... Tajā pusē arī mēs viņu ķersim. Hopsā! Skaties, ka ieraudzīja. Jā. Ir! Pusdienlaikā viņam drusku bija, kā saka, izslēdzies viņš bija. Bet šis tāds, šis viens no mazākajiem šodien, es domāju. Tāds 50, 52. Jā. Čpuņk!